Video būs par to, kā uzlikt vasarnīcai dūmvadu, ja apakšā ir jotula krāsniņa. Bet uzreiz pasaku, auniņi, pīles, vistas un āzīši varat neskatīties. Ejiet projām, nahoj no šejienes. Tagad, kad krāsni izdevās dabūt līmenī, jā, tikai tad var domāt par trubu likšanu. Viņa jānoliek vietā. Jā, te bišķi milimetriņš, un šitā būs labi. Tā, svārstu tur jāpabīda. Jāuztais tur ieizzāģē lielāks. Un tad jāsāk visu no sākuma svārstu atkal jākarina būs. Un tad tā, jumts ir sauss. Uzliku taču rudenī, kad bija slapš. Sauss, foršs, pareizi, viss plēra sausa. Ļoti labi, viss ir ļoti sauss. Tiešām te taču ventilējās viss un žūst. Nu, forši pa pirmo. Pareizi uztaisīts jumts. Tā, jumts ir sauss. Visas spaugas, viss vēdinās. Jā, ļoti labi. Tiešām es esmu pārsteigts. Tā, nu ko, rīkosim skursteni. Izzāģēts ir, atkal liksim svārstu. Notrāpīsim tagad to punktu. Un tad likšu augšā cinkotos bleķi un tad skatīšos, kā viņu te no augšas ieriktēt. Tā, viss iet uz priekšu. Nu tagad izzāģēju. Jā, tiešām ļoti sauss materiāls apakšā. Tāds pēc ziemas likās, varbūt kāds mitrums. Nē, te viss ir pilnīgi sauss. Ļoti labi tā. Nu, ko tagad jāliek atkal? Tā, kā mēs tagad daram? Jāstiep bleķi augšā. Cinko to. Tā, paskatos, kā trubas dara ar vienu ar otru. Cepurīt. Žēl, ka nebija melna, bet šitie nav nevainas. Labi, ka vispār dabūju. Tā, tas nu būs ok. Jāsāk likt šito te, lai var iztīrīt pa pirmo. Jāpaņem speciāls karstumisturīgais akrils. Speciāls 1500 grādi priekš šitam trubam. Tā, kad pirmā truba ir ielikt līmenī, līmeņa rādi vajag pārbaudīt, visu uzdzīt normāli uz to akrilu. Tā, ja ir līmenī, var turpināt ar nākamo. Bet to baigi daudz nevajag, es te pārcentos. Bišķi pa daudz melni pirksti palika. Tā kā viņi baigi nedaudz tā tiek apsmērēt un viss. Citādi noķellēs to trubu, būs nesmuki. Nu tā. Un no apakšuries noveidot ar speciālu akmens vati, kas ir krāsnīm. Un to pēc tam. Jā, tā kā jumts vēl tāpatās vēl būs jātaisa, vēl jāliek šindelis vai ko es tur likšu. Tā tikai ir, tas tik apakšklājas ruberīts ir uzlikts rudenī. Ko, diezgan viegli jau uzliku jau. Tā man kopā viņas ir 4. Jā, būs labi 4. Tagad uzlikšu otro. Tā, nu jā, skatīsies, kā sanāk tas garums uz jumta. Nu izskatās, ka viss sanāk. Jāņem trubas un jākāp uz jumta tagad turpināt. Un cinkot to loksni. Likšu viņu šitā te visu. Sākumā domāju, ka es likšu kaut kādus gabalus, griezīšu mazāk, bet nē, jāliek viņa visa ir. Un pa vidu būs jāizgriež ar figūru zāģi, kur nāks tas skurstenis un arī to akrilu. Tad nākošais ar figūru zāģi un metāla asmenīti. Viens man gan salūzis, nezinu, kāpēc, laikam kaut ko atsit. Uzmanīgi var izgriezt apli skurstenim bišķi lielāku. Pa dažiem milimetriem nekā ir truba, jo tur būs neliels tā kā grādu leņķis. Saprotat varbūt,
kurš nav auns, tas sapratīs. Un vēlreiz, ja kāds auniņš vai vista vai pīla nesaprot, tad noskatieties līdz galam. Tagad šito te likšu virsū, un viena truba palika, un augstums būs diezgan ideāls. Šī tāds nevar būt, jābūt ar augstākam. Jā. Jā, uzliksim te silikonu. Un tur, kur platāks būs pagaidām, es tikai piesitīšu. Nu, ja tu neesi ēzels, tu saproti, ka tagad vēl pa augstu, lai ar bitumu to visu darītu. Un pēc tam virsū arī ar bitumu visu vajadzēs nosmērēt, jo pēc tam virsū nāk šindelis vēl. Un vēlreiz tā kā jā. Nu ko, gandrīz gatavs. Tā jumtiņu pieskrūvēja. Nebija muciņa, paņēma skrūvgriezi un jā, turās labi. Nu ko, augstums labs. Tagad jānostrādā šeit ar to hermētiķi. Un no apakšas pēc tam arī vajadzēs. Bet auniņiem jau parasti pēc tam ir tāpat daudz jautājumu un neko nesaprot. Tā arī neko nav iemācījušies pa visu savu dzīvi. Jāpārbauda līmenis un trubas obligāti jāliek tur, kur ir šuve. Jāsakrīt ar apakšējo šuvu. Citādi viņi labi neturās. Tam šuviem jāsakrīt ir. Un ja kāds ēzelītis iedomājas, ka šitas tā paliks, nu tad lai viņš paliek par ēzelīti. Neskaidrošu. Man nav jāskaidro nevienam nekas. Jā.